Tajā brīdī, tad, kad tu skaties uz visiem pasaules vīriešiem, pilnīgi visi pasaules vīrieši ir tavā priekšā, un tā tad ir kaut kādi pasaules vīrieši, kuri tev dara, un ir kaut kādi pasaules vīrieši, kuri tev nedara. Ja? Un tagad tev ir visa dzīve priekšā, lai izmēģinātu attiecības ar tiem vīriešiem, kuri tev nedara. Vai tu tērēsi visu dzīvi, lai veltītu viņiem sevi attiecībās? Vai tu tomēr šobrīd pieņem lēmumu stop? Viss, tagad pietiek, tagad es skatīšos uz tiem, kas atbilst maniem kritērijiem un standartiem, un man nevajag viņus visus, man vajag vienu. Man vajag vienu vienīgo. Man vajag tikai vienu. Kāds būs tavs lēmums? Turpināt ar tiem, kurus tu jau zini? Jā, ja tu domā par to, kā par adatu siena kaudzē, ne tikai, ja? Bet ļoti daudz vīrieši. Ir tādi vīrieši, kuri ir bijuši neveiksmīgās attiecībās, un viņiem ir bijusi daudz pacietība, bet šobrīd tā pacietība ir beigusies, un viņš ir izgājis no šīm attiecībām. Viņš ir pateicis, viss pietiek, es vairs tā nevaru, piemēram. Kad tu saki, šajā vecuma kategorijā jau vairs nav normālu. Vai visi, kas ir izgājuši no attiecībām, negrib neko nopietnu, vai tomēr ir kaut kāda daļa, kas ir izgājuši no tām attiecībām, ir jau iztusējušies, jau ir pagājis gads, pusotrs, varbūt 2, un ir saruna ar tādu čalīti, kurš vienkārši viņš saka, nu jā, gads jau ir pagājis, esmu iztusējies, tagad gribu nopietnas attiecības, viņam ir plānā. Tādām tiešām nopietnām attiecībām cilvēks ir gatavs nevis pamēģināt tur gadu kaut ko, bet tuvākā pusgada laikā jau ņemt, vākties iekšā dzīvoklī vai mājā, ja. Vienkārši cilvēks ir tiešām nobriedis, un viņš jau tāds pasaka, nu, pat ja viņa tur būs pāris gadus vecāka, viņš neizskata variantu, ka būs pāris gadus jaunāka, bet viņš izskata variantu, ka būs nedaudz vecāka, ja, varbūt. Nu, tā kā ir iespējas, vienkārši, tad, kad tu jau sāc skatīties plašāk, un tu saproti to, kad es varu domāt, ka viņi visi grib nenopietnas attiecības, viņiem visiem interesē tikai seks, viņi neviens negrib nekādas saistības, ja? Es varu tā domāt, bet es varu arī domāt tā, kā Jūta man tikko pateica, ir vīrieši, kuri ir iztusējušies, ir atpūtušies, skumīgi un vientuļi, un vienīgais, ko viņi grib, blakus radniecīgu dvēseli cilvēku, ar kuru kopā tiešām dalīt savu šo te ikdienu. Nevis kaut kādas drāmas, bet forši ikdiena. Tās atpūtas braucieniem un pasākumiem, un arī nemiera gars, un cilvēks, kurš ir aktīvs un grib kaut ko darīt, nu ir tādi čaļi. Jā, tu tici tam pirmām kārtām un otrām kārtām. Saproti vēl vienu svarīgu momentu, ja šito momentu mēs piefiksējam. Nākamais svarīgais moments ir šī te pieeja. Kāda ir tava pieeja šīm te iepazīšanās pasākumam un šai te cilvēka analīzē pirmajā randiņā? Tad, kad tu atnāc uz pirmo randiņu, tev var būt šī te nelineārā pieeja. Es to saucu tā. Tā kā vienkārši tāda pieeja, kurā es paļaušos uz sajūtām. Man nekas nav jādara. Es atnākšu uz randiņu un jutīšu vienkārši. Ja? Ar uzdurties uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem visas dzīves garumā. Ja tu vēlies kaut kā ieklausīties savām sajūtām un apvienot nelineāro pieeju ar lineāro pieeju, tad tev būs jau savi kritēriji. Ja? Tā kā, piemēram, ir viens kritērijs pilnīgi visām sievietēm, kuras ir tradicionālās orientācijas, viens no kritērijiem ir, lai man pretī sēž vismaz vīrietis. Ja? Nu, tas ir viens no kritērijiem. Tātad vismaz vīrietis. Nākamais jau ir skarbāka atlase kritērijiem. Tev sanāk šie kritēriji, viņi ir, vienīgais, es paļaušos uz sajūtu, man ir apmēram zināms, ka tas ir vīrietis un kādā viņš ir vecumā, un tas ir arī apmēram viss. Savu kritēriju sarakstu noformulēt, un pēc tam pārbaudīt, vai viņš atbilst šīm te prasībām. Jo te ir vajadzīgas tās īstās iekšas. Te ir tās īstās iekšas vajadzīgas, lai vispirms cilvēku pārbaudītu, vai tiešām tas ir tas īstais cilvēks. Ja? Tāpēc, ka viņš tev var piedziedāt ausis, viņš tev var teikt vienu, darīt citu, un tu to vari ilgu laiku nepamanīt.
Tāpēc, ka viņš ļoti labi prot maskēties, viņš ļoti labi prot slēpt nozieguma pēdas, ja? Prot maskēties un slēpties. Bet kā viņu pārbaudīt? Tagad iedomājies, kā viņu tagad pārbaudītu?